Pelēkos Miglas lakatos ietīto Brīvības laukumu Tukumā valsts dzimšanas dienas vakarā kliedēja ļaužu aizdegtās svecītes, kas izstaroja nevien gaismu, bet arī cilvēku gaišās domas. Tukums ir tā vieta, kur tomēr visos laikos zaudējumi ir bijuši lieli, bet Tukums ir spējis īsā laikā no zaudējumiem rāpties ārā un izveidot savu tādu, cik kurā reizē tā dzīve ir normāla. Mums pieder lielākā vērtība, ar ko lepoties – Latvijas neatkarība. Tā ļaužu pārpilnajā kultūras namā klātesošos uzrunāja novada domas priekšsēdētājs, un ik viens tās pilnveidošanā ir ielicis savu ārtavu. Gan pašdarbnieks no Slampas pagasta, kurš jau 47 gadus dažādos deju kolektīvos dejojas pats un uz kultūras namu atvedis draugus, gan mūzikas skolotāji, kuras koristu balsis skanējušas nevienos vien dziesmu svētkos, gan Irlavas slimnīcas direktori un daudzi citi. Tukumnieki ir bijuši vienmēr ļoti uzņēmīgi cilvēki. Viņi vienmēr ir bijuši arī, atceros, padomju laikos maz uzņēmēji, kur vienmēr ir mēģinājuši atrast katrs savu nišu, kā labāk dzīvot. Tāpat laikā tas nekad nav bijis viegli, bet viņi nekad nav baidījušies no grūtībām. 6 no viņiem vakarā saņēma pirmo Tukuma novada augstāko balvu – atzinības rakstu. Arī uzņēmējs, kurš šogad tukumniekiem radīs 50 jaunas darba vietas. Un mēs darīsim visu, lai Latvija būtu tāda, kura pati spēj sevi nodrošināt ar visu nepieciešamo savām vajadzībām. Gods kalpot Latvijai, gods kalpot Tukuma novadam.